Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte ver savas durvis visiem studēt gribētājiem. Pēc fakultātes dekāna un nodaļas vadītāju svinīgās uzrunas savas durvis vēra 11 radošās meistardarbnīcas. Mēs esam mēģinājuši šogad taisīt tādu sistēmu, lai tiem studentiem tiešām ļoti ērti pajautāt visu, ko viņi vēlas, un tādu diezgan neformālu gaisotni veidot, tāpēc mums ir arī pirmajā stāvā neformālo sarunu centrs uztaisīts, kur var ieiet un parunāties ar studentiem un arī ar pasniedzējiem. Tur arī dekāns ir solījis iegriezties vienkārši tāds parunāties un padara tēju. Ir atvērtas arī tādas galvenās apskates vietas, ar ko mēs lepojamies un kas varētu topošiem studentiem ļoti patikt. Tā ir multimediju studija, biblioteka, studentu pašpārvalde. Tā, ka cilvēki var klejot, darboties un uzzināt daudz ko vērtīgu un izmēģināt galvenais to, kas viņiem varētu interesēt. Es neprognozēju, iekšā skatīties, to nevar prognozēt, jo es redzēju, ka tādā 335. telpā šobrīd ir daudz cilvēku. Radi, meklē, ietekmē, analizē. Ar šādu moto jaunieši tiek aicināti radošajās darbnīcās. Kāds tad īsti ir topošais students? Ķīlis. Jā, uzvārds bija ķīlis. Lūdzu, iepazīstini ar sevi. Es labprāt vēlētos palikt anonīma, jo man ir ļoti liela problēma. Vecāki man visu mūžu piespied kļūt par mediķi. Mans sapnis ir kļūt par žurnālisti un rakstīt par bērniem un sievietēm. Tad es atnācu šejieni uz Sociālo zinātņu fakultāti, lai saprast, vai tas ir tiešām tas, ko es vēlos. Sociālo zinātņu fakultāte – modernākais informācijas nesējs Latvijā, ierauj studentu zināšanu un piedzīvojumu pasaulē. Mums labi izdevās patiešām parādīt ļoti daudz un dažādas lietas, gan mūsu programmā, gan arī citās programmās. Un, manuprāt, arī mums labi izdevās dot iespēju mazliet pataustīt, ko tā studiju programma nozīmē.